Šodien esmu ieradies pie Jāņa, uzzināt vairāk par eļļām un apgāst varbūt dažus mītus, kas ir radušies tirgu, uzzināt dažus sevi interesējošus jautājumus, cik bieži ir jāmaina, kā viņas klasificējās, kas ir labāk, kas ir sliktāk. Tātad sveiks, Jāni. Sveiks. Varbūt iesākumā tu varētu pastāstīt, kāpēc tad eļļa ir jāmaina un cik bieži viņa ir jāmaina? Eļļa ir jāmaina tādēļ, kad motora eksploatācijas laikā viņa zaudē savas īpašības un sāk izstrādāties. Vispareizākais eļļu būtu mainīt tik pēc 10 000 vai arī neretāk kā reizi gadā. Bet tas ir atkarīgs arī no paša motocikla ražotāja specifikācijas, piemēram, ko viņš saka, kad es gribu, lai eļļu maina ik pēc 5 000, ik pēc 10 000. Un ir arī jāskatās uz to, kā jūs braucat. Jums ir turismu mocis, jūs braucat tur pa visu Latviju, braucat pa Eiropu, vai arī tajā pašā laikā jums ir šosejas motocikls, jūs braucat no krustojuma līdz krustojumam, ir ļoti daudz sastrēgumu, ir kalni, ir lejas, un attiecīgi tajā laikā arī vajadzēs to eļļu mainīt nedaudz ātrāk. Jā, tu varētu izstāstīt vairāk par tām eļļu klasifikācijām un izstāstīt, ar ko tad viņas atšķirās un uz ko kam tad būtu jāpievērš uzmanība, pērkot eļļu? Minerālās bāzes eļļas iegūst no jaunaftas un tiek pakļautas dažādām attīrīšanām, bet tomēr produkta sadalīšanās rezultātā tiek ļoti piesārņots dzinējs. Sintētiskās bāzes eļļas ir laboratoriski veidotas eļļas, un viņām piemīt stabilāka viskozitāte un ir augstāka piedeva tīrīšanas pakete. Bet pussintētiskās eļļas tiek veidotas sajaucot sintētisko un minerālo eļļu. Panalizēsim šifrus, kas ir norādīti, piemēram, uz šīm eļļas līnijām. Eļļas viskozitātes marķējumu iedala pēc tā saucamajiem SAE, jeb autoindustrijas asociācijas. Šajā gadījumā 10V no skaitļa atņemsim ciparu 35 un iegūsim minimālo sabiezēšanas temperatūru. Otrais apzīmējums aiz V burta no 20 līdz 60. Šis ir dinamiskā viskozitāte pie 100 grādiem, jeb pie motora darba temperatūras. Eļļas V50 saglabās nepieciešamo viskozitāti lielāku nekā, piemēram, V40. Eļļas kategoriju un tās īpašības klasificē Amerikāņu naftas institūts, jeb API. Kvalitatīva un mūsdienīga eļļa būs apzīmēta ar burtiem SM vai SN, kā arī ir JASO standarts. Šajā gadījumā burts M nozīmē, ka šī eļļa būs piemērota četrtaktu dzinējiem. Burts A vai A2 nozīmē, ka tā ir piemērota lietošanai dzinējiem ar slapjo sajūgu. Eļļu vislabākais iesakām izvēlēties pēc ražotāja rekomendācijas. Katram dzinējam ir sava klasifikācija, piemēram, jūsu BMW 1150 GS drīkst izmantot 10V40 vai 10V50. Šādus datus var atrast jūsu servisa grāmatiņā, vai, ja gadījumā nav servisa grāmatiņas, var droši pēc jūsu motocikla datiem sameklēt arī internetā. Par sauso un slapjo sajūgu. Es zinu, ka šīs eļļas nedaudz atšķirās. Vai tam ir jāpievērš uzmanība, lejot eļļu iekšā, vai man motociklam ir sausais vai slapies sajūgs? Jā, tas būs jāievēro, jo dzinējiem, kur ir slapies sajūgs, tur eļļu ar pretberes piedevu varēs izmantot, bet koncentrācijai jābūt ļoti maziņai. Un tieši, lai tādā gadījumā tas sajūgs nesāktu slīdēt un laika gaitā viņš būs jāmaina. Bet sausajos sajūgos var izmantot to koncentrāciju krietni lielāku, jo tas uz sajūgu neietekmējas nekādīgi. Un tāpēc vajadzētu skatīties pērkot eļļu, vai tiešām tā ir domāta sausajiem sajūgam vai slapiem sajūgam. Pēc vairākiem 1000 kilometru šis eļļas līmenis ir samazinājies. Tas gadās parasti tādās situācijās, kad es atrodos, Daugavpilī, vai ne? Un man nav ko pieliet, bet braukt uz priekšu es vairs nevaru. Vai šīs eļļas varu jaut? Skatoties šo specifikāciju, es paskatos, pieņemsim, šobrīd mašīnā vai motociklā izmantoju kaut kādu 10V40 bārdēlu sintētisko eļļu, iebraucu statuēlā, skatos, kad viņiem ir, statuēla eļļa, arī 10V40, arī sintētika. Vai es drīkstu viņu pielikt klāt? Mēs nerekomendējam to darīt, jo eļļas ražošanas laikā katrs eļļu ražotājs izmanto savu piedevu paketi un savu ķīmisko sastāvu. Un sajaucot divas eļļas kopā,
var tīri rasties kā reakcija, un tas var diezgan traki kaitēt dzinējiem. Ko darīt tādā gadījumā, ja dzinējs ir sācis šo te eļas ēšanu? Kādi varētu būt šie līdzekļi vai kaut kādas darbības, lai to kaut kādā veidā ierobežotu? Bez lieliem remontiem. Ja eļai nav, piemēram, tā saucamās teces vai nav kaut kādas mehāniski bojājumi, tad visdrīzākais eļa sadeg. Un ir divi varianti, kāpēc tā varētu notikt. Viens no variantiem ir nekvalitatīva eļa. Eļa ļoti ātri izstrādājas un līdz ar to viņa sāk degt tajā dzinējā. Otrs ir variants, kad dzinējiem ir vai nu pārāk šķidrtā eļa vai arī pārāk bieza. Un tas arī var veidot to saucamo sadegšanu tajā dzinējā, un tāpēc arī tiek ēsta tā eļa. Tātad pareizi būtu izvēlēties, pārskatīt savu eļas izvēli, un varbūt ir kaut kāds piedevs, ko var izmantot? Ir tā, ka ja jūsu eļu tieši jūs, kas ir tieši ražotājs, tā kā ir pēc specifikācijas ieteicis, un jums viņu ēd, tad mums ir tāds produkts kā Maxi Compressions. Viņš ir kā eļas biezinātājs, kurš notur jūsu eļas viskozitāti arī pie augstām temperatūrām. Piemēram, ir ļoti liels karstums tam dzinējam, un tā eļa sāk šķīst, bet kopā ar eļas piedevu viņa tīri notur tādā viskozitātē, kādai viņai ir jābūt. Un tajā pašā laikā arī ļoti labi atjauno un aizsargā dzinēju. Tādu nelielu kopsavilkumu par mūsu sarunu. Kas būtu jāievēro pērkot eļu? Es ieeju veikalā un... Galvenais ir skatīties to, ko jums motocikla ražotājs iesaka, censties neiet ne pa labi, ne pa kreisi, bet tieši pie to, kas jums ir vajadzīgs tam dzinējam. Un vislabākais eļas iegādāties ir tieši pie eļu oficiāliem dīleriem. Šis tavam motociklam būs vislabākās eļas pēc ražotāja specifikācijas. Būs gan dzinējam eļas, gan arī priekš kārbas un, protams, arī priekš tava reduktora. Super, labi. Paldies. Un tad jau nākošais, es saprotu, mēs tiekamies vēlreiz, lai? Nākošais mēs varam patestēt dažādu eļu ražotājus tieši uz Timkenbergs mašīnītes un paskatīsimies, ko viņi parādīs. Labi, super, paldies. Un tad jau veiksmīgi līdz nākošajai reizē. Līdz nākošajai reizē. Vislabāk.